Vēl arī saka bieži vien, tāda īsta sieviešu mašīna. Tiešām var tā iedalīt, kas ir sieviešu mašīnas, kas ir vīriešu mašīnas? Sieviešu mašīna varbūt vienīgi tāda mašīna, kurai savsargā šoferu pusē spogulis. Nu, tad vienīgais, kas varētu atšķirt. Bet tā kā viņš tur ir pārsvarā visām mašīnām, tad jebkura mašīna ir sieviešu mašīna. Es nezinu, kur ir sieviešu vai kur nav. Sievietes ļoti dažādām mašīnām brauc. Nu, sieviešu mašīna ir iekš tam drīzāk, ka vecis nopērk sev lielāku tādu pašu modeļu, savai babiņai bišķi mazāku tādu pašu. Tas drīzāk ir sieviešu mašīna. Nu, ka viņš vēl nopirks sev to Land Cruiser, babiņai nopirks RAV, vai viņš nopirks sev X5 vai X6, un tai savai otrai pusītei nopirks pusīti X3, vai ne? Un tajā tas rasisms iestāsies, un tad tā būs sieviešu mašīna. Bet, ja tas vecis kaut tāds trūcīgs un pašam tikai X3 sanāk, tad viņš tie sieviņai nopirks varbūt veco trešo BMW. Un tā būs tā. Vai tu sievieti vērtē arī pēc viņas mašīnas? Jo vīriešus, es atzīšos, mēs kaut kā vērtējam arī, ar ko viņš piebrauc, viss kārtībā. Vai jūs tā skatāties arī uz sievietēm personīgi? Nedrīkst novērtēt to cilvēku pēc tās vienas mašīnas un vienas piebraukšanas. Jo tu nezini, varbūt viņš tajā mašīnu dienā ir aizņēmies, varbūt tā viņam ir 5. mašīna, varbūt, ka, maz kas. Tev jāapstāsta, ko viņš brauc parasti, vai ko viņš brauc visbiežāk, vai ar kādām tad, 2-3 mašīnām tas cilvēks brauc. Tad tu vari kaut cik saprast to viņa ienākumu līmeni, to viņa dzīves stilu, to viņa vēlmi, ko viņš ar to mašīnu grib sabiedrībai pateikt. Tad jā, bet tāpēc viens... Bet tev nomulsināt, piebrauc sieviete, nezinu, iepazinies to ar sievieti, tev viņa patīk, un viņa piebrauc ar kaut kādu, tavuprāt, drausmīgu mašīnu, galīgi garām. Tad viss tev viņa vairs nepatīk, vai tu kaut kā spēj tā? Mazāk. Noteikti mazāk. Nebraukt ar kaut kādu, nezinu, tur Peugeot, Renault vai kaut ko tam līdzīgu, tad es, vai kaut kādu, es pabrīnītos, Peugeot, Renault. Tā tad iegaumējam Peugeot, Renault, sievietes, lūdzu, nepēr. Tur būtu kaut kas tāds, ka kāpēc viņi to ir izvēlējusies mazliet. Es mazliet pabrīnītos, vai pasties, kas vēl, ja? Bet tas pa labāku noteikti neliecināja, bet es nespriest par cilvēku uzreiz tā nost. Maz kas viņam varbūt iedeva, nezinu, auto nomā, tāpēc, ka viņas varbūt Mercedes saplīst te dienā. Ārprāts, bet tomēr mēs tā... Kā lai saka, balstamies uz šiem pirmajiem iespējiem. Bet jābūt ir trakam uz to nebalstīties. Tu taču neatnāktu tagad, piemēram, baltā žaketē, bet kaut kādā ģitkotāju, kaut kādā tur fufai, kā ar smirdošā pēc zivīm un ar apstarotāju vēl priekšā. Nē. Un šai runā ar mani. Jā, tu taču esi sapucējies. Mašīna ir tāds pats sapucējies, tas ir tāds pats tavs kostīms. Tā mašīna ir tava vide, kurā tu pavadi nomodā vairāk laika nekā savā mājā. Tad nevar, ja viņa tev nav svarīga, tad laikam arī tā tava māja tev nav svarīga. Tad tu dzīvo kaut kur Purčikā 9. stāvā bez lifta vai ko. Tev ir viena alga, ka tu esi tāds cietējis, tu esi braukt uz sūdīgu mašīnu un dzīvot sūdīgā vietā.